Esiet sveicināti! Pagājušajā mēnesī oficiāli tika atklāta Rīgas brīvostas jaunā kuģa piestātne Krievijas salā, bet šomēnes eksploatācijā ir nodota dzelzceļa stacija Bolderāja 2, caur kuru plūdīs kravas uz jaunajiem Krievijas salas termināļiem. Tas, protams, bija sarežģīts objekts, ļoti sarežģīts objekts, jo viņš principā atrodas uz purvā, var teikt, uz Kuldras slāņa. Un šeit ir paredzēta smagsvaru vilcienu kustība, tātad vibrācijas, kas, izvirza ļoti augstas prasības priekš šīs stacijas, lai viņi varētu ilgstoši tikt eksploatēta un arī lēti bez kādiem remontiem. Šis jau nav viens pirmais purvs pasaulē. Ja? Nav divritenis jāizdomā. Tātad ir variants, kā to izdarīt. Tāds. Mēs analizējam ģeoloģiju, apskatāmies, pieņemam lēmumu, kā daram un viss. Ja? Tomēr jaunie termināļi sāks savu darbību pēc 2 gadiem. Vai uzbūvētā infrastruktūra šobrīd tiks izmantota? Kaut kāda kustība notiks. Jūs te redzat 4 sastāvi stāv uz ceļiem, tātad mēs kaut kādā veidā jau to izmantojam. Un par šo ēku brīnišķīgo vajag uztraukties. Viņi piepildīsies tajā brīdī, kad šeit parādīsies kravas. Šobrīd te būs tikai tāds uzturēšanas režīms. Rīgas brīvostā šī gada 11 mēnešos pārkrautas 36,5 miljonu tonu kravu, kas gan ir salīdzinoši mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tik liela krituma ir kompensējuši minerālu mēsli, kas ir nedaudz pieauguši, un ļoti aktīvi krauta dīzeļdegviela ostā, kas arī ir kompensējusi to. Bet kopumā jāsaka, ka mēs ar zobiem un nagiem turamies pagājušā gada līmenī. Jebkurā gadījumā Rīga ir šodien joprojām lielākā osta Baltijas reģionā pēc pārkrauto kravu skaita, bet mums nav viegli. Pagājušajā nedēļā Krievijā viesojās liela Latvijas amatpersonu un ar tranzītu nozari saistītu uzņēmēju delegācija. Vai ir iespējams piesaistīt jaunas kravas no Krievijas? Krievija veic savus darbus, mums ietekmē arī šis konteineru kravu kritums, tas ir šīs sankcijas pret Krieviju. Tas, ko nevar apkopot šodien Ust-Luga, to, ko nevar šodien paņemt Primorska, to, ko šodien nevar paņemt Sanktpēterburga, tātad mēs vienmēr sākam zēnu un meitenes, mēs esam gatavi to darīt. Tikmēr Latvijā Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir apstiprinājusi satiksmes ministrijas iesniegtos valsts galveno autoceļu segu pārbūves un nespējas palielināšanas projekta izdevums 24,49 miljonu eiro apmērā, no kuriem 20,8 ir Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansējums. Pavisam līdz 2020. gadam šīs programmas ietvaros satiksmes ministrijas rīcībā būs 218,4 miljonu eiro no Eiropas kohēzijas fonda līdzekļiem. Tomēr nozares speciālisti uzsver, ka summu vajadzētu vismaz dubultot, jo ja valsts galvenajiem ceļiem nauda pietiks, tad vietējas nozīmes autoceļiem finansējums joprojām trūkst. Pavisam līdz 2020. gada beigām satiksmes ministrijai dažādiem infrastruktūras uzlabošanas projektiem būs pieejami 1,31 miljards eiro. Tas šodien viss. Paldies par uzmanību. Līdz nākamajai reizei!